Es jums pastāstīšu, kas ir jādara zemestrīces laikā. Jāsit pretī no augšas. Storenta nomas parkā ir parādījušies jaunie grunts blietēšanas veltņi 7 tonnas Dynapaks Zviedru kvalitātē. Kas ir ļoti labi šim veltnim, ir kolēģi transportēšanas iespēja. Tad mēs nolaižam kāpslīti, kolēģis uzkāpj augšā un laižam uz objektu otru galu. Protams, lai piedalītos ceļu satiksmē, mums ir lampas, arī priekšā, tuvās, tālās, augšā ledi, diodes. Atstarojošie elementi ir priekšā, lai rullīti visu var redzēt uz ceļa. Vēl viena interesanta lietiņa ir tas, ka mirgojošās bākuguņas ir iespējams novietot motortelpā, ja viņas nav nepieciešams. Jā, attiecīgi, ja mēs strādājam uz ceļa, bākuguņas noskrūvējam, uzskrūvējam augšā, smuka arī var leņķītī nolikt, kā tu gribi augšā vai šķībi. Tie, kas skatās mans video, Janmar pārsegu es ieteicu labāk nevirināt īsā auguma operatoriem, tad šo var mierīgi aizvērt. No frontālā iekrāvē pārkāpjot uz grunts veltni, viņš var apstīties zem motortelpas. Šis Dynapak rullis atšķirās no citiem pārējiem ruļļiem, jo viņam ir seismiskā vibrācija. Attiecīgi viņš nevibrē tikai šitā, bet viņš vibrē kaut kā šidā. Attiecīgi, to blīvējums sanāk vairāk, izplūst vairāk nekā koncentrējās uz vienu. Logu šķidruma vieta, kur pieliet, ir ārpusē. Nemeklē motortelpā. Stūrēšanas leņķis 38 grādos iespējams. Runājot par salonu, šim rullim diezgan ērti. Ļoti viss stiklos, principā pa 360 mēs visu redzam. Aizmugurē ir oriģinālais rūpnīcas tonējums, lai pakausī nespīd saule. Varam arī novilkt aizskariņu, pastīties projektoru. Tad mums ir avārijas gadījumā stikla izsišanas āmurīts. Cerams, ka nevienam viņš nebūs nepieciešams bugatieris. Tātad joystika vadāms rullis uz priekšu, uz apakaļu. Vibrācijas intensitāti var uzregulēt šeit. Šīs veltnes ir aprīkots ar kondicionieri, kas ir ļoti būtiski, lai operatoram nav vaļēji logi, jo blietējot virsmu, ceļās augšā putekļi un operators principā ir safe zone, kā saka. Radio mums ir pieejams. Projektiem mums ir iesaistīti. Lai operatoram nav garlaicīgi vibrē. Rotējošais krēsls, kas ir principā baigi labā štela. Aiz garlaicības var vienkārši iztaipīties, nevis iztaipīties, bet pagrozīties, bet kas ir svarīgi, ka mēs varam sāniski braukt un principā, skatīties. Stūri griežās līdzi. Baigi interesanti. Un ja jums ir nepieciešams grunts veltnes vai asfalta veltnes, protams, zvanat man vai Storentam, izpalīdzēsim ar blietēšanas intensitātes noteikšanas vajadzībām.